Pagājušā nedēļa aktivitāte Baltijas biržas atkal izauga. Investoru noskaņas mainījās visas nedēļas garumā, nedēļu noslēdzot ar minimālām indeksu izmaiņām. Pašmāju biržas aktivitāte pārsniedza 350 000 latu, no kuriem 65% bija darījumi ar Grindeks akcijām. Analizējot Grindeks akciju tirdzniecības dinamiku, var redzēt, ka pamatu šīm paaugstinātam apgrozījumam veidoja viens tiešais darījums. Ļoti līdzīga situācija arī Nasdaq OMX Tallinn, kur nedēļas apgrozījums pārsniedz 7 miljonus eiro, un investoru uzmanības centra bija viena akcija – Silvano Fashion Group. Piektdien jau pēc tirdzniecības sesijas slēgšanas savus 9 mēnešu rezultātus paziņoja Igaunijas mediju kompānija Express Group. Šī kompānija ļoti regulāri paziņo savus pārdošanas rezultātus, tomēr bez peļņas vai zaudējumu rādītājiem. 29. oktobrī kompānija paziņoja, ka šī gada 9 mēnešos tā ir zaudējusi vairāk kā 300 000 eiro. Tomēr 3. ceturksnī tas bija 263 000 eiro zaudējumi. Ir ļoti svarīgi apskatīties arī 2009. gada rādītājus, kur 9 mēnešos zaudējumi pārsniedz 5 miljonus eiro, bet 3. ceturksnī tie pārsniedz 4 miljonus eiro. Investori ļoti pozitīvi uztver šo informāciju, un jau pirmdien no rīta mēs varam redzēt, ka pircēji dominēja.